Viņš ir visur esot, bez viņa nekas nav, kas ir. Bez viņa nekas nav, kas ir. Viņš ir visur esot, viņš ir visās universu konstrukcijās. Visā neredzamajā un redzamajā sistēmā. Viņš ir eņģeļos iekšā. Viņš ir manī. Jā. Un caur eņģeļiem tu tiec uzturēts arī, jā. Tavu miesa tiek balstīt uz tā, ja neredzamais balstīt. Viņš ir iekšā. Ja tu redzi redzamo, tad redzamais sabrūks. Ja tu redzi redzamo tikai, tu neredzi neredzamo. Tavu redzamam ir nolemts sabrukums. Ja? Neredzamais izirs. Redzamais, ja? Izirs. Pārvērtīsies pīšļos. Sastāv elementu. Bet neredzamais, uz kā balstās redzamā, tas saglabāsies. Un to mēs arī braucienā mācām cilvēkiem. Protams, tur, ko teica Reb centrā, nevar runāt tādās gudrās kategorijas, kur ir atslēgas, ja, ko vajag pētīt dziļi un tā. Bet mēs iemetam pa sēkliņai. Un zini, kad tu skaties, kā tur tie cilvēki iedegās, ja? Viņš nezina, viņš nesaprot. Līdz gala viss, ja? Bet tā kapsula, ja? Tā sprādziena gatavā kapsula, viņā nostrādā. Un tas vārds ir efektīvs, kā teikt, uz vārdu, ja? Viņš nostrādā. Arī tādēļ viņš nevar izskaidrot. Arī tādēļ viņš saka viešpatis vai Jēzus, ja? Un viņi pieņem, bet viņš jau laik sapratīs, kas ir viņš, tas Jēzus vai Isus. Viņš saprot, ka viņš ir Hašem Adonai, ka viņš ir vārds. Ja? Un ja tu esi iekšā šajā slānī, tā degoša slānī, ja? Tad viņš vēl to nevar izskaidrot, bet viņš sajūt, ka tev ir, un viņam nav tas. Ja? Viņš ies iekšā arī tu tajā slānī, kurā viņš dzīvos un nekūps vairs. Tādēļ, ka ir vajadzīgs spēks. Jo, ja šo teica, ka jūs saņemsiet spēku. Kad svētais gars nāks, jūs saņemsiet enerģiju svētā gara nest. 44. psalmā. 6. pants. Ar tevi mēs satriecam ienaidniekus. Tavu vārdu spēkā mēs saminam tos, kas stājas mums pretī. Ar tevi mēs satriecam ienaidniekus. Nav runa par fiziskiem cilvēkiem, bet par neredzamiem, gariem, demoniem, kas ir Ješua Mesijas, Kristus un man un tavu ienaidnieku. Saprot? Kuri bieži darbojās. Un parasti darbojas savu cilvēkiem. Savu cilvēkiem, kuri kādreiz neliekas pat ienaidnieki. Ja? Bet viņi tev sāk koncentrēt smadzenes. Ja? Ka tas, ka tu pa jūdiem tik daudz un tā tajā jūdu skatījumā, ka to nevajag. Mums ir savs. Tie ir ienaidnieki. Tie ir Mesijas ienaidnieki. Viņi kavē ieiet iekšā. Svētai vietā. Atceries, ka templis bija uzbūvēts. Bija ārējais pagalms, bija svētā vieta, kura bija aizsegtā priekškāra. Svētā vieta. Kadoš. Viņa bija aizsegtā priekškāra, kad balstīja uz 5 stabiem. Uz 5 stabiem. Vārds Elohim sastāv no 5 burtiem. Visspēcīgais, ja? Un tas ir aizsegts. Lai kurš katrs tā nevar vienkārši iet iekšā. Saprot, viņš aizseg, priekškars priekšā. Tur vēl ir tikai priesteris, kurš ir sagatavs, kam ir zināšanas, kam ir atklāsme. Viņš var iet tai vietā. Bet vēl vairāk viņa cilvēki. Vēl ir kadošim vissvētākā vieta, kas balsties uz 4 stabiem, kur priekškars ir priekšā. Uz 4 stabiem. Vārds Adonai, tetragrammatons, sastāv no 4 burtiem.
Redz, un šajā teritorijā, ja tu neapzināsi to, ka viņš ir viens, Dievs ir viens, Elohim Echad, un ka cauri viņa vārdu šodien mēs, visas tautas, ja, var ieiet iekšā svētā vietā, caur viņa asinīm šķīstītē, un caur viņu kā priekškaru, kā parokēts, ar viņu augšām celto miesu ieiet iekšā, svētai vietā, augšām celto miesu. Un tajā brīdī, kad viņš mīra, priekškars templī parokēt pārplīsu. Lai šodien viņam vairs nav jāplīst, viņš jāpārplīst, bet iepazīti šo mesiju, augšām celto, nevis mironi, nevis kogabalu. Ja? Un ja mēs viņu tādu pazīstam, ne pēc mies, ne fizisku kaut kādu tēlu, ja? Bet gars no gara, vārds, ko mēs nevar redzēt, tad mēs varam iet iekšā svētā vietā. Man patīk musulmaņi, viņiem neticīgo sauc par kafir. Tas nav kefir, tas ir kafir. Vārda kafir, kā musulmaņi. Sakne ir kufr. Kufr nozīmē apseks. Tas pats, kas ir ebrejs parochet, apseks. Neticīgie, bezdievi, viņi ar savu apziņu, ja, veido apsegu Dievam, apsedz viņu, aizsedz. Un tādēļ viņi neredz. Bezdievīgi kā kafir, vai nomināli ticīgi arī, ja? To skaitā nomināli, viņi neredz viņu apziņas stāvoklis, tā iekompasē, ka tas kā apseks ir. Viņi nevar iziet savam apsegām, kur pirms varbūt ir teologi gadsimtiem ilgi. Viņi nevar ieiet iekšā. Tā ir teritorija, kas balstās uz 5 stabiem. Viņi nevar ieraudzīt, ka Elohims ir visur esošs. Ja nebūtu viņš visur esošs, tad kā var dzīvība rasties? Kā viss var atjaunoties, pavasarī tagad. Viņš ir visur esošs. Un tad var iet iekšā šodien caur pārplēsto priekšskaru, kufri, ja, vai parochet. Viņa miesa ir cita, kas iet cauri aizslēgtām durvīm, kas iet cauri matērijai. Matērija mūs aizsardz. Miesas acis, ja viņas redz tikai fiziski, ja, tad mēs esam akli. Un tāpēc viņš, Ješua teica tiem rakstmācītājiem, ja, viņš teica, jūs akliem ceļā, jūs aklos padarat aklus. Un tos, kas grib redzēt, jūs padarat aklus vēl vairāk. Ja, bloķēt ciet. Ja jūs teikt, ka jūs neredzat, tad grēks uz jums nav. Bet jūs sakat, ka jūs redzat, bet faktiski jūs esat arī aklī. Un jūs vedat pazušanā jūsu adepts, sakotājs. Ļaujies tam. Mēs vienā draudzē Lietuvā, kur bija varīgi. Viena liela daļa nesaprata. Vēl mēs sapratām, ka tu vajag to, ko tu saproti, satvert. Ja? Un tas nav satverams ar prātu. Tas ir satverams ar iekšēju būtību. Ka tas priekšā pārpīs uz tā satver to. Tu cietumā pie mūžniekiem viens arī teica, mēs runājam, ja, nu tu tik sarežģīt, ne, runājam, visa, jā, tā kreisā pusloda, no tā nāk tas ļaunais mazliet pusloda, no tā labās nāk tas labais. Es saku, tu esi tuvu jau tā bija, bet tas tik sirdī, ja? Ja prāts, protams, sākat par ko es domāšu, tas arī būs. Ar to es jau saistīju. Tātad man ir, jā, protams, katrā cilvēka labā un ļaunā avots iekšā sirdī, ja? Un no kur es ņemšu? Jā, tas ir pareizi, bet jau saprotu, ka tev ir varianti, tev izvēle. Tu vai šos vārdus, ko tu tagad saņem, kritizēt, atteikties, noraidīt. Paliksi bez šā. Ja tu pateiksi, es nezinu, bet es gribu uzzināt, ja? Viņš tev atvērsi. Tu sāks darboties labā smadzeņu puslot, kas mums saka tēlāino domāšanu. Šeit ir vajadzīga asociatīvā domāšana. Šorīt mācītājs Jūs Rubēds runāja arī par to meditāciju, par meistaru Ehardu un tā. Jau
autoritāti ar teoloģisku doktora grādu, ja, jau runā, ka reliģija aizsardz. Saprotiet, ka reliģiskā domāšana, prāta domāšana aizsardz. Un es neesmu viens, ir zinošāk teoloģijā, kur arī runājošo pašu. Slavu Dievam! Tātad ar to mēs uzvaram ienaidniekus. Tevī mēs uzvaram ienaidniekus. To vārdu spēkā mēs saminam tos, kas stājas man pretī. Apostils Pāvils par to runā taču, ja? Mēs uzvaram, ko? Visus prātus, ja? Arī savējo, ja viņš grib domāt nepareizi. Es savu prātu piesātinu ar Dieva vārdu, kas man rada citu substanci ienes manās smadzenēs. Es nedomāju, vai es tajā nāves substancē. Es domāju dzīvībā. Jā, debes matērija man iekšā manās smadzenēs. Ja? Tas attaisās vaļā. Un ar to mēs saminam, apgāžam, kā pārstāv, augstprātīgs iedomums, lai visi prāti ir mesijām. Ja šo ir mesijām paklausīgi, ja? Ja tu to nesaproti un nedarīs ikdienā, nevis tik tevi iet, ka tev māc to darīt, ja? Bet mājās ikdienā, tad tu dzīvos pēc tām bezdieva programmām, ko masu mēdī tev bliež iekšā, ko tev tuvinieki pat varbūt tev bliež iekšā. Ja? Bet es to nepieņēmu. Es kufru domāšanu, ja, kas apsakta, aizsaka domu, ko Dievs vajag, es tev pieņemu. Ja. Es gribu dzīvot otrpušā šiem aizsakam. Ja, tā ir teritorija, kurā Dieva ceļi vaļā, un manī viņa atvērt vaļā. Ja ne, tad man ir nobloķēsies. Tāpēc arī ir švār, ka pie viņa atnāca māte, brāļi un tā tālāk, un saka, mācīja, pie tevis atnāca savu radinību. Viņš uzreiz, man ir, kas ir viss, tad viss, kam ir atvērts vaļā. Viņš nesaka, ka viņa māte nav, ja? Bet es saku, uzreiz, lai nav tā īpra, tā ir tikai tā radniecībā. Tikai tā māmiņa atnāca, lai tādēļ viņa sabuši. Nē, kas ir man māma? Kas ir man brāļi? Jā, tie, kas dara, nevis tikai, saprot? Nevis tikai zina, bet dara. Jo, ja šo, viņš teica, es daru tādēļ, kā mans debesu tēvs dara. Ja? Nevis zinu, ka dara, bet dara tagad, atjauna vienmēr dzīvību, dod atjauna mani. Un darbībā, un tas pietrūks baznīcās. Ir teoloģijas, kas bloķē, kas veido kufru, apsem, un to nevar ieiet iekšā, tur, kur dzīvības traumas verda. Lukas 10. nodaļā, 19. pantā, viņš saka tā, redziet, es jums esmu devis spēku, ka var staigāt pār čūtkam un skorpioniem un katram ienaidnieku spēkā, un tas viss jums nekaitēs. Es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pār ienaidniekiem, kas slāpēji nokauj garu. Jūs varat staigāt pār tiem ģenerātiem vai deģenerātiem, es gribu teikt tagad jau, ja? Tiem gariem deģenerātiem, kas grib tevi deģenerēt. Ja? Izādīt, amoralizēt. Caur malu teoloģijām. Jūs staigāsiet pār tiem deģenerātiem, kuri dzels jums papēdī. Bet tā kā tu neesi viens vairs, bet tas, kurš ir no sievas dzimis, viņam iedzēla papēdī. Un ja tu esi iekšā viņā, tajā, kas ir šo mēs augšām celtais, tad viņi redzēs, ka tu esi šeit, ja? Tavs papēdis ir šeit. Tava miesa ir šeit, tas ir papēdis, visu miesa papēdis. Ar ko mēs staigājam par šo pasauli. Citādi akrobātā un vēlties māku un lec atkārt, tā ir saltā beigos, ja? Tas viss ir papēdis, tā ir miesa, ar ko mēs varam pārvietot. Tas viens švakāk, šodien kaut kā, nerīt, laikam,
nūjos, tagad viens Krievs izdomāja, ka nūjoši labi palīdz veselībai un viss tagad ar kruķiem. Tad neskrien vairs kā kādiem lēdos skriešana vai vingrošana, tik visi ir ar nūjām. Bet es nūjas neņemu. Amen. Ja tu gribi pamanot to firmu, tad paņem nūjas, kas ir firmas vārdā svaidīts. Ja. Ok, tad mēs vairs nesaņemam paši to dzēriņu, ja? Bet viņš dzēr tev tēmēdams, ja? Papēdī. Viņš dzēr Mesijam, Kristum, bet viņu nevar sadzelt. Tādēļ, ka viņš jau ir augšām cēls no mirušajiem. Ja? Viņu nevar sadzelt, nevar iepludināt indivais viņai iekšā. Čūs grib iedzelt un tā kā spricīt, iepludināt indi, lai tev saindētu. Lai tu domā pēc viņa domas, pēc viņa programmām. Lai tu paskaties caur čūskas acīm. Saprot? Nekas nesanāk. Ja tu esi iekšā dzīvajā, augšām celtajā, Mesijā, Kristū, dzīvajā. Nevis pieņems viņu no malas tikai, ja, kā tad bieži noteikti, labi, tas viss ir, ka viņš pieņem, ja viņš var atgriezties, ja, bet viņam tālākais nebūs. Visi, saprot, visi šie, kas no bomžātņikiem izvilkt ārā, ja, tur tajā centrā, visi kristīti, kur ir tas spēks bijis? Tajā sakramentā. Nav spēks tur iekšā. Nav. Ja būtu, tad viņi nebūtu krituši, nebūtu dubļos iekšā. Un tad viņš nāk pie tevis un vienā saka, lūdzu par mani, māci, lai es vīriešos neiekāvu. Nu prostitūti, ja. Viņi jau saprot, ka viņi nevar pretoties, ja. Viņi maina partners, ja. Šeit lūdzu par mani, spēkam jābūt. Jā. Ja nav spēks, tad tu nevar uzvarēt. Tā kā arī būs sātās tev manipulē, vai narkotikas, vai seks, vai alkohols, vai kaut vai šitas azartspēles. Ja. Tas viss ir demoni, pa tiem tam jāstāv pretī. To spēku, ko mēs viņā nevis saņemam tagad šajā prātā, ja tā ir nulles spēku šeit. Ne, bet mēs esam iekšā tajā spēka straumēs un tajā straumēs, ja, kas tagad vairs tev nepūst apkārt. Ja, saprot, ja tu neesi atvērts, tas spēks jau nāk. Dievs dod bagātu visam, ja, bet ja tev šeit bloks ir priekšā, kufas vai parohei, aizsēt, viņš tev tā, tu dzīvo tik, lai tu var izdzīvošu režīmā. Ja. Viņš apiet, tie spēki, viss apiet apkārt. Un tu stāv tagad sēd uz krēslu un teik, tas spēks apiet apkārt. Nav enerģija, nav spēka, vecums nāk. Vai gribās kaut ko pieķerties, atbalst. Vai bezspēkās, nevar somu panest, vai aiziekās palīgs. Varbūt. Pietad man. Ja tu esi iekšā tajā, spēks traumē, ja? Tas spēks vairs neapiet apkārt, viņš tev nes. Un es atceros to veco tāti, savu laikā Luterā draudzē 90 gadi, ja? Un tad man tas tā jocīgi likās, ka viņi atnāk bija vētra par nakti, ja? Un viņi no rīta man satnāca, es aizmirst viņas vārdu, ja? Un viņš mācīja tā dēliņu, kad teica, man vējš apgāja žogu. Bet es tā iegāju klāt tiem stabiņiem un tā pacēlu un palikt, ja? Pacēlu. Iedomājies, žogu. 90 gadīgi sievieti un tādu biesīgi pašāk. Jā. Bet es varu saprast, ja, viņas sirds bija atvērta. Un to viņi nedarīja savā spēkā. Tā enerģētika, kas nāca savu Kristu, jā, caur Mašiju. Un tas bija tas, kas viņai nav tā mierīgi. Bez piepūs pacēl. Un arī citreiz tagad jūt, ka nav tas spēks, ka nevar vairs tos lodzi izturēt un izdot. Es vienmēr saku, lai mans tavs spēks manā nespēkā varēs parādās. Momentā uzreiz pasētīt. Amen. Tas ir svarīgi, ko tu pateici. Svarīgi, ja tāpat arī pats Ješua, Mesija, Kristus, ja? Latvijas Jēzus, ja? Viņš sev iztukšoja, lai paliktu tukšs no sevis. Kā cilvēks laiks nav.
Un tad viņš salīdzinās ar radītāju, ar Elohim. Ja? Un tad Elohimas spēka ceļi viņā sāk darboties. Tajā formātā, kad tu sevi iztukšo. Ja tu esi centrā, ja tu gribi vadīt, ja tu gribi sludināt, ja tu gribi labu no sevi darīt, nu dari. Bet tu nevarēsi darīt to tik daudz un tai kvalitātē, kā tu varēsi, ja tu pilnībā savienosies. Caur Ješua Mesiju ar Elohim, abi spēcīgu, tad tev lauzīsies ārā. Tad būs mana nespēkā, tavs spēks parādās. Jā, un apūstu darbos, 1. nodaļā, 8. pantā, ir pateikts, bet jūs dabūsi spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un jūs būsiet man liecinieki. Kā Jeruzalemē, tā Samarijā, Judejā un līdz pasaules malām visā, uz visu planētas. Ja? Un līdz pasaules galām jūs saņemsiet gurā spēku. Lūkas evaņģēlī teiks vairāk, kad svētais gars nāks, jūs tiksiet apģērbti, ietērpti spēkā. Apģērbti kā apģērbā. Viņa enerģētikā, viņa spēkā. Un tur ir interesanti, ja, kad tas spēks ko mēs saņemam, kurā mēs faktiski ieejam iekšā tajās spēka, Dieva gara nestajās enerģijas traumēs. Viņš ir ļoti cieši saistīts ar acīm. Jo atceries, ja, kad Ādams krita, ja, tad tas ir 1. Mūzus 3. nodaļa, 21. pants, un Dievs tas kungs darināja Ādamam, cilvēkam, te Ādam tas, ja, un viņa sievai drānas no Ādam, un tajās ieģērba viņus. Tad savus spiritual receivers izlaida Andrejs uztver vajadzīgi, ja? Smalku uztver. Tātad viņi bija ietērpti gaismā, Ādams un Ieva. Viņu apģērbs bija gaismas apģērbs, jo vārds ain, es izrunāju, ja? Viņš nozīmē gaismu. Acis tas nozīmē, ja? Acis, ja? Un šajā vārdā āda, ora, ja? Ir burts ain, kas simboliski acis, ja? Vārds gaisma skan or. Bet šajā vārdā rakstībā atšķirās viens burts. Vārdā gaisma ir burts alef, pirmais burts, ar ko sev salīdzina. Jūs varat uzsvērt to? Vārds āda, or. Izrunāja, or. Bet es redzu burtu aini pirmais, ja? Vārds gaisma, es izrunāju tāpat or, bet es redzu burtu alef pirmais. Ja? Tāpēc, tas ir apmēram tā, ja? Ja ir durvis aizslēgts un ir atslēgts caurums, ja? Tad šai slēdzenei ir vajadzīga atslēga. Un tu nevari izmantot jebkuru atslēgu. Tur vajadzīga tāda atslēga, kura ir pielāgošai slēdzenei, lai tu var durvis dabūt vaļā. Viņi bija ietērpti gaismā un kritušā stāvoklī. Viņi šai gaismā vairs nevar būt ietērpti. Dievs viņus ietērp
rupjākās drānās, matērijā. Un matērija, ja, aizsēdz to, ko viņi kādreiz redzēja, ko cilvēks redzēja. Viņš redzēja Dievu, viņš redzēja visu konstruktu, viņš redzēja, kā dzīvnieki, tā kā Elohimā piekabināt klāt, un viņš deva vārdus, ja, dzīvniekiem pēc tā, ko viņš redz, kā viņas Dievs ir nosauc, ja. Saprotiet? Un to būtību uzsverēt to būtību, ja. Un tagad cilvēks ir aiz priekškāra, ar aizvērtām acīm, garīgās acis aizvērts, ja. Bet miesīgās acis redz. Bet miesīgās acis redz šo plīvu, šo ārēju, materiālo pasauli. Un neko vairāk. Un, ja šo atklāts grāmatā 3. nodaļā, 18. pantā viņš saka, es tev došu acu zāles, tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Tauta iet bojā no atklāsuma trūkuma. Viņi redz tikai ārējo, bet viņi neredz iekšējo būtību. Viņi nevar iet iekšā tajā spēka, straumēs, kuras no Dieva nemitīgi nāk un plūst, savu mesiju, savu šo tevi var ienākt iekšā. Bet ne caur, piemēram, kaut kādu kabekli, krucifiksu kopu, ja? Caur metālu, caur bildi nevar ienākt iekšā, jo nevis šis ir Dievs, bet šis ir Dieva nams. Tu esi Dieva nams. Saprot? Un Dieva gars tevī grib dzīvot, nevis koku tēlā vai bildē. Uztver to, ja? Tāpēc jāmet ārā, mēs jau mācāmies to bībelisko meditāciju, met ārā priekšstātus visus. Atbrīvo sevi savas acis redzēšanai. Pieņem tās acu zāles, ko es šādi dodu, tā ir mācība, kas atver acis. Atceries, kad viņi nepazina, ja šo Lukas 204. nodaļa aprakstīts, tad viņš iesākot ar Mūza Toru un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidro visus rakstus, kas par viņu rakstīti. Tātad viņi nevarēja viņu atpazīt, augšām celto, sev līdzās esošo. Kur tā problēma ir? Šodien tāpat problēma ir. Viņš ir visur esošs vārds. Mēs viņu neatpazīstam. Saprotiet? Un ir vajadzīga mācībā. Sākot ar pirmo burtu, pirmo vārdu Bībelē. Neatmet to nost un nepadara šo veco dēļ par otru šķiri, par vecu. Viņa nav veca, viņa nesmako. Tur iekšā dzīvības sākums ir. Šo pieņem un ļauj tam, kas tur iekšā ir, atraisīties un fokusēties jau jaunajā derībā, kur viss ir par mesiju. Un viss vecajā derībā tā saucam par mesiju, par viņiem. Šeit ir midraši mesiāniskie, izskaidrojums, līdzībās, tēlos, iepazīst viņu šodien tāds, kāds šodien tāds, kā teologi iedomāja, vai tu pats esi iemācīts iedomāties tādu, kāds viņš nav. Un tad, kad viņš viņiem to izskaidroja, kas par viņu rakstīts, viņi saņēma atklāšu. Viņiem, 31. pantā, viņa acis tapa atvērts. Tātad acis atver nevis evaņģēlijas, ko atdala no vecās derības. Ja? Tā tad būs informācija par Jēzu, vai par Isus krievu valodā, ja? Vai par Jesus, kā to lasa angļu valodā. Tā būs informācija par viņu, kādu mēs viņu iedomājam, tādu mēs viņu sāksim uztvert. Vai kā konfesijā māc jauno derību lasīt, tā tu viņu uztversi. Tev plīvurs būs priekšā. Bet ja tu sāc to sākumu, sāc atklāsmēs saņemt to, kas ir visos rakstos, tad viņš nebūs vairs tavs priekšstats tēls, bet viņš būs tāds, kāds viņš ir.
kuram cauri plūst visi Tēva enerģētiski garīgie ceļi. Kas var pateikt? Amen! Amen. Jā, viņš tevi arī atvērsiet tas pats vairāk, kas viņam. Jo viņš teikt, jūs darīsiet to pašu, ko es daru. Amen! Nevis rečitēsit, vai runāsit, vai elzdam to darīsit, ka labāk ar Jēzuņu nekā bez viņa. Piedodiet mani, tās nevienam nav vajadzīgs. Tāds Jēzus no visos rakursos apdarās. Jo vajadzīgi dzīvais. Visi raksti dod liecību par viņu. Tā atver vaļā. Marka evaņģēlijā 1. nodaļā, 27. pantā ir apraksts, tie cilvēki brīnās. Viņi saka, kas tas ir? Kad viņš runā, jauna mācība spēka, viņš pat nešķītiem gariem pavēl, un tie viņiem paklaus. Mācība vai Tora, tur ir teikt mācība vai Tora ar spēku, ar enerģiju, ar autoritāti, kas pateikt? Autoritāte! Amen! Zīžļa vāra, Dievs zīžļa mūsu rokā. Tā jautā, burvi met zīžļus. Un Mozus arī met zīžļus. Un viņi pārvēršās par čūskām. Arī Mozus ir pārvērtās par čūsku. Bet sākās karsta līmenī. Un Mozus zīžļus vai čūska apētos. Faraona zīžļus vai čūska. Te ir tas vārds nekurš tā atceries, kad viņi izveidoja vara čūskā Mozus, kā Dievs Mozum teica, un tā skatās uz to varu čūstai kārts galā, kas jau norāda, protams, uz Mesiju koku galā, kurš mīsā vēlāk jau tikai, Un viņi skatās, un tā čūska dzēļ, viņš jau nepazūd tās čūska, tie sarati dzēļ, bet to inde vairs nesaindē, saprotiet. Un tad, kad tā čūska tā dzēļ, un nevarēja saindē, tad, cik man saprast, viņš pazūdā, jo nav vairs ko nobendēt. Tā ir pretī, tad pienāca laiks, kad ebreji ņēma līdzi to nekustākos, un brīnišķīgi palīdzēja, Un viņi sāk pielūgt viņu. Un tad nāk ķēniņš, kurš ir svaidīts jau, un viņš saka, šito elku beigsim, ja? Un viņš to nekūš tad vai krucifiks, kas asociatīvi ir to kopā, ja? Viņš izmet ārā. Un viņš saka, beigsim ar elkiem. Un kāds saka, bet mums tas Mūzes tika pagatavo. Un tas darbojās. Saprotiet? Bet tagad viņš ir pārvērtis par elku. Jūs savā apziņā viņi izveidot kalpu. Saprotiet? Tāpēc labāk atbrīvoties no tādiem. Virtuāliem vai fiziskiem elkiem. Ir šo vārdā. Tā ir ieiešana dziļāk, ja? Caur mācību. Kad atverēs vaļā, atklāsmē, vīzija, redzējums, enerģijas un spēka avot, svētai garā, nekādā citā garā. Citos garos arī var atvērt, bet tieši svētai garā, jo tā kunga gars ir uz Mesijas. Iesaviem te, tā kunga Adonai gars ir uz manis. Tā kunga gars ir. Un tas dod šo spēku. Mateja 15. nodaļā, no 8. līdz 9. pantam, ir šāds vārds. Šī tauta godā mani ar savām lūpām, bet viņu sirdis ir tālu nos no manis. Bet velti tie mani godā, sludināta mācības, kas ir cilvēku likumi. Saprotiet, te ir parādi. Viņu prāti ir gudri, vispār jūdiem runā. Viņi ļoti gudri domā. Ja? Bet tā ir prātu teoloģija. Tā ir domāšana, kas nāk no cilvēka miesas prāta. Caur lūpām godā, caur muti slavē. Bet ko viņš redz? Viņš neredz būtību. Viņš nenāk no sirds, ja? Viņu sirdis ir tālu nos no manis. Viņu sirdīs, mūsu sirdīs, tas ir tas avots. Tas avots ir aizvērts. Viņš nevar dārā to dzīvību, kas ir iekšā, pieejam tev.
ar aizvērtām, nocietinātām sirdīm, nobloķētām farizētām mācībām, nerunāt par grēkiem, ar nobloķētām sirdīm. Vēl te viņi man tā godā, sludinādam cilvēku prātā radušos priekšstats par Dievu. Vienkāršotāk. Mateja 10:14. Ja kas jūs negrib uzņemt, tad izejiet no tāda nama vai tādas pilsētas un nokratiet pīšļus no savām kājām. Nams arī norāda uz garīgo teritoriju, namu, ja? Jo Jēkabs dzīvoja teltīs, atklāsmē. Katrā namā, ko tu iekšā, mēs jau zinām, ka ir mājas gars, ja? Jā. Katrā namā ir noteikta teritorija, kā cilvēki domā, kā cilvēki jūtās, ja? Kurā līmenī komunicē. Un ja kādā namā, vai tas būtu vienkārši dzīvojas nams, vai baznīca, krusts, vai gairīt galā, saprotiet, šis nams var tev nepieņemt. Un ja šis nams nepieņem, arī tad, ja tu krusti galā, tad nokrati pīšus no savām kājām. Un citu saka, lai miers pie tevis atgriežas. Izej ārā no šīs teritorijas, lai tu nesāc domāt tā, kā viņi to, lai tev nepielīd klāt nekas no viņu domāšanas veida, no viņu elkiem. Lai tas plīvums, kas ir viņa acis priekšā, nepārklāja arī tavies acis. Atbrīvojies no šiem pīšļiem. Atbrīvojies no šādas pilsētas arī pīšļiem. Kur pilsēta var būt kā liels nams, kurā visi domā tā, kā viņi domā, kā viņi māca reliģiskajās bāzēs, esošie pozīcijas, esošie mācītāji, bīskapi vai pat arhibīskapi. Ja? Izej ārā no šādas pilsētas. Ja šo viņš bija Nacaretē un tur viņu redzēja kā cilvēku, kurš piedzims kā bērniņš, kuru mamma Mirjama mazgāja apkakāts autiņus un žāvēja ārā uz triķīša, un šis cilvēks tagad uzdodās par Dieva dēlu, un viņi nobloķēti tai būtībai, kas iekšā ir šajā personē, šo mesijā. Saprotiet? Un tādēļ viņš tur nevarēja darīt daudz zīmes un brīnumu, tikai dažus viņš dziedināja. Man neticības dēļ. Jā. Te nav runa tikai par neticību. Šeit runa par atklāsmi. Viņi redzēja kaut ko citu viņā, to, ko miesas atsrāda. Šeit nav ticība, ko mēs varam aktivizēt Dievā lasot. Ja viņš neredzē, viņš var lasīt, cik viņš grib. Kamēr viņš uzpūtīsies vai viņš neredzēs to. Varbūt Dievās atvērsies šāds pareizi gribēt saprast tev. Bet viņš nevar saņemt to. Ticību viņš var aktivizēt, cik viņš grib to ticību. Bet viņam priekšā tad Bogs ir. Viņš neredz šajā personā to, kas ir dzīvēs, ir šo mesiju vārds. Šim jāiet lēni cauri, jo tā ir realitāte, pret kuru mums ir ļoti jācīnās, nevis lai izdzīvot un saglabās ar pozīciju, bet lai viņiem atvērtos acis. Saprotiet? Ja tev būs vaļā, tad viņi sākumā var dusmoties, niknoties, noraidīt pat, ja? Un tu labprāt tikai var no tādu namu vai pilsētas iziet ārā uz kādu laiku. Bet iemest ir iekšā vārds. Sēkla ir iemestikšana. Un būs kādi, kur to uzņems. Viņi teiks, man nepietiek ar to, kas ir šeit, pēc tradīcijas mantots. Man nepietiek ar tām mācībām, kas bloķē dzīvību. Mesijā, Kristu. Tātad izeja ārā no šīs garīgi informatīvās telpas, ja, nama vai pilsētas, un ej tālāk. Sirdis tālu nost no manis, viņš teica iepriekš to tajā 15 notēm. Viņa sirds tālu nost no manis.
Faktiski gars ir nobloķēts, ja? Jo dzīvība, kā teikt, rosās vai nāk ārā no cilvēka sirds, ja? Ietekmē dvēseli un ietekmē miesu un ietekmē apkārt esošos caur vārdu. Ja mēs runājam, atklāsmē, tas vārds iet iekšā. Un sirds ir nobloķēts. Psalma pamācībā 16. nodaļa no 2. līdz 3. pantam. Te rakstā, ikvienam viņa ceļi šķiet šķīsti. Var teikt arī pareizi. Ikvienam viņa ceļi liekas pareizi un tīri. Ja? Bet tas kungs sver cilvēka sirdi un garu. Un ja tu iedomājies, kad viss ir kārtībā, tēvu mantojums, teoloģiskais viss ir labs, tad Dievs sver tavu garu. Cik viņš ir piesaistīts caur nepareizām domām pie iznīcības. Viņi nav saņēmuši atklāsmi, bet viņi sacīs kungs, kungs. Viešpatis, ja? Kungs, kungs. Bet tas kungs īstais teiks, es jūs nepazīstu. Ejiet prom no manis jūs bauslības neturētāji. Jūs tie, kas neesat pieslēgt klāt pie maniem spēka ceļiem. Jūs runājuši manā vārdā, bet jūs eksploatējuši šo vārdu tikai ārējās skaņās. Tas ir eksistenciāli svarīgs jautājums. Tātad ikvienam viņa ceļš ir tā, bet tas kungs ver cilvēks sirdis. Ja? Bet tu uztic tam kungam savus darbus. Tajā salmā pamācis. Bet tu uztic tam kungam savus darbus. Savu darbību. Nevis no sevis dara, bet no viņa. Caur tevi. No viņa dēlā. Un tu esi atklāsmē ieraudzis, kas viņš ir. No viņa dēlā. Un tu esi dēlā, vārdā, iet cauri spēks. Un to, kas deformē viņa vārdu, kurš sāk atšķirties no tā, kas iziet no debesīm, to, kas deformē, to met pāri bortām. Tas nav no Dieva. Pretinieks savu prātu, savām aiztumšotām matērijām, nobloķētām acīm runā, redz un runā. Tev vajadzīga identificēšanās. Viņš teica, ja jūs paliekat manī iekšā, nevis piesaucat manu vārdu skaņās malā. Integrācija jābūt. Iekšā viņā, Mesijā, dzīvajā. Un šeit tāpēc mēs mācāmies atklāt, lēni sagremot to. Un ja tev pietiek pacietības, vispirms gudrība to novērtē, un tad pacietība, tad tevi verās vairāk, atverās. Es jūs negrūzēju ar informāciju, lai jūs būtu tikai zinoši. Bet savu šo atklāsmē saņemtu informāciju, jums verās vairāk vēzes, vairāk Dievu ceļu. Un Dievs te varēs lietot jebkurā vidē. Tu varēs iet iekšā pašā ēlē, kur mēs bijām tā killeriem, tā slepkavā. Mums bija fotogrāfijas arī nākus reiz uzstājusi. Tāda vidē. Un Dieva valstība tur ienāk. Caur mums. Caur to, ko mēs redzam. Mesiju. Mēs redzam tajos cilvēkos. Nobloķētu. Kristu. Mesiju vārdu. Caur slepkavības garu. Un tavs vārds, ja viņš nāk no radītāja būtības dēlā, tad viņš nenovēršam to plīvumu, ko radīs grēks pārgriezis.
Un būs brīdis, ka tas pieskāries mūs. Viņam būs jāpieņem lēmums atteikties no šiem tumsības gariem. Salmā pamācības 5. 15 līdz 16. Dzer ūdeni pats no savas bedres, vai krievitā, rovi, ja? Un lai tavas upes iztek no tava paša akas. Norāda atkal uz iekšējo avotu. Saprotat, ja? Lai tavas upes tālāk to teiks, ka šīs upes, ja, viņas plūdīs pa pilsētu ielām. Viņas plūdīs iekšā pilsētu laukumos, kurās sanāks cilvēki, lai klausītos Dieva vārds, kā viņā bija šo pusē. Ja? Vai tā bija jūrmala, kur viņš ies un laivjūra un runā, vai tas bija kalns, kur viņš runā. Viņi pulcēsies laukumos. Kad Pēters bija laukumā, tur bija slimnieki. Un šo slimnieks viņi bija salikti strīpiņā uz zemes tirgū. Un Pēters iet garām viņiem, un ar Pētera ēnu viņi tiek apēnot, un viņi saņem dziedināšanu. Saprotiet? Jā. Ne jau no tās ēnas. Kaut gan tā ēna arī ir Pētera atspūgs, tikai ar šo negatīvo, kas to sauli aizsēdz. Jo ēna rodās no tā, ka saule tiek aizsēgta, un šeit ir ēna. Bet tai dzīvības saulē, kas spīd Pētera iekšā, ja? Tur no turienes nāk tā gaisma ārā. Mozus iegāja melnā mākonī. Bet tā viducītī bija Dieva godīga gaisma, šikienā Kristus tur bija kā gaisma. Un viņš iznāk ārā spīdošs. Tā viducītī jāiet iekšā. Un tad arī tava ēna dziedās. Amen. Prieks gadu. Salmā pamācība 4. Lai tava sirds uzņem manus vārdus un turi manus baušus, tad tu dzīvos. Tad, lai tava sirds uzņem ne tikai ausis un analītiskais prāts, kas ir pirmā instance, lai uzņemtu, bet tālāk nodot sirdī. Tas ir apmēram tā, zini, kad tev ir mājās malkas kurināšana krāsas, ja? Uztur saprat, ja? Tu paņem, izēj sētā, šķūnītās, paņem nastiņa malku un es iekšā. Un šo nastiņa malku, kurai ir siltums iekšā, potenciāls, ja? Tu ienes istabā un noliec pie krāsnes. Un tu viņu neieliec krāsnī un neaizdedzini. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā istaba būs augsta. Un ja būs lielāks sāstos, tā istabā nosāls un pēc tam žurkas tev sagrausies. Saprot? Teiks, reiz kāds ticīgais un nosāl, jā. Un žurkas ir sagrausies. Saprot to ideju, jā? Tad tā pamata patiesība tā, ka tas ir jāuzņem tavā būtībā iekšā, jāiegrūzi iekšā, krāsnī, ja? Un tad viņa uguns šo materiālu aizdedzinās. Un tu būsi karsts, tev rokām, kad tu teici, karstums nāk, tev rokām nāks karstums ārā. Dziedinošs spēks tas ir. No vārda liecības, ja? Kas iziet caur grēsnieku nobloķētām sirdīm. Viņi, kā Pēteris, viņi teica, bet ko tad, lai mēs, brāļi, darām? Atgriezieties no grēkiem. Liecieties iegrēmdēties. Jā, tai kungā, Adonājā. Un
Saņemiet grēku piedošanu, un tad saņemiet svētā gara dāvanu. Ja? Jo svētā gara dāvana nav tikai kaut kāds emocionāls pārdevums, jo jūs tiksiet ieģērbti spēkā, kad Ruha Kodeš, vai svētais gara, nāks pār jums. Amen! Tas ir funkcionāls. Salmām pamācībās 27. nodaļā 5. pantā rakstīts. Atklāta pamācība ir labāka nekā maldinātāja mīlestība. Atklāta pamācība. Un zinu, ko nozīmē atklāta Tora, kurā ir mācība. Ja? To sauc Tora niglā, atvērta. Kas ir dzīvos kādreiz dropējis, ja? Viņš zina, ja nopērk pudeli, tur ir korķis iekšā. Lai tik klāt pie tā satura, korķis jāizdabū ārā. Ja? Uztver to. Pudelē ir labs vīns. Ja? Pudelē ir enerģētisks dzēriens, bet korķis jādabū ārā. Ja? Un tā ir tā iekšā apslēpts, tas nozīmē Torā apslēptā, bet viņš jādabū ārā, atklāts var palikt, redzams, lai tu var to baudīt. Redz, atklāta pamācība ir labāka nekā maldinātāja mīlestība. Mēs bieži norakstām tā, jaunā derība ir mīlestības derība. Ja? Mums jāmīl visi, mums jātolerē visiem, ja? Un jāuzņem arī visi grēcinieki, mēs uzņemam viņus, ja? Bet mēs viņiem atgādinām. Grēks jāizstāja aiz durvīm, lai nav tevi viņš iekšā, lai nožēlo, nomazgājas šo asinis, un mēs par tevi lūksimies, ja? Un šāda maldinātāja mīlestība, ja? Kā kristietībā akcēt liek uz to, ka man visi, protams, mīlestībai jābūt ir, tevi paša viņi ir, bet tā ar to vien, kad tu teiksi, Dievs ir mīlestība, un viņi nāks un manipulēs ar to. Viņš pastieps roku un teiks iedot kaut ko. Viņš zina, ka kristietim sirdsapziņa nostrādās, ja? Jo tev taču ir kā jāmīl tas cilvēks, ja? Bet tu pamāc viņu. Tu viņu, protams, pabaro. Tu, protams, parūpēsies, ja? Bet nepaliec pie šīs maldinātāja mīlestības, ja? Ko Sātans manipulē. Ja? Pāvils saka, visi spēki, kas nāk dāvanas, ja? Tu brīnumdarīšanas, ja? Pravietošana, dziedināšanas, mēres runāšana, ja? Tas viss ir labi. Bet ja tam visam nav pāri mīlestība, motivācija, mīlestība, mūsu saturs mīlestība, ja? Tad tas nedara, ja? Saprotiet to pamat ideju, kā šodien kristīgā vidē notiek manipulācijas, un tādēļ arī atklāt atvērtā mācība. Un puls mīlestībā pasniegts, ja, tas dod šo rezultātu. Salmam pamācība 14.27. Tā kunga bijāšana ir dzīvības avots, lai izbēgtu no nāves valgiem. Ir tāda elementa, ko vienkārši jāpārdomā. Bijība Dievu priekšā. Tā nav tāda iestrādāta kvalitāte. Tas ir tad, kad tu sāk ļaus sev atvērt. Tev ir rodās bijība savu radītāju, bet tu saproti, ka tu esi niecība, tu neesi nekas bez viņa. Bez Mesijas, tu nekas neesi. Tu esi spīši, tev nav mūžība, nekāda absolūta pārliecība, ka tu esi jau tur iekšā. Bet, kad tu esi atvērts viņam, savam radītājam, caur šo Mesiju, tad tev rodās tā bijība, caur to tu vari ieiet iekšā. Un to mēs mācāmies tajā meditācijā, kad labā roka tā norāda uz mīlestību, uz īstu mīlestību, kā Dievs mūs mīlēja, sūtīt savu dēlu pasaulē. Un kreisā ir bijība Dieva priekšā. Tā ir īpašība, caur ko Dievs var pie mums ienākt. Tā, un spēks tad sāk izlausties ārā. Apostļu darbi 4.7, un to mēs nobeigumam, ir rakstīts, kad viņi tika arestēti apostļiem dziedinājušo invalīdiem, un šie jūdiem viņiem jautā, kādā spēkā un kādā vārdā jūs to esat darījuši.
ir tāda vārda. Ir kā jūs bijat iekšā. Jo ebrejs nevar apmuļķot. Viņi gudrie zina pasaules uzbūvu. Viņi redz, ka nekas nav bez vārda Hašem, Adonai. Viņi redz, un viņi to zina, nevienmēr viņi paši iekšētais spēks traumējā, jo viņi šo mesiju neredz, jo mesija, tad viņi nobloķē tajā. Bet viņi zina, un pēc kādā vārdā, un kāds spēks šai vārdā, kāds spēks jūs atraisījās vaļā, kad jūs varējat dziedināt cilvēku, kurš bija invalīds no dzimšanas. Ja? To nevar neviens. To nevar izdarīt. Arī klaus uzmanīgi, ja? To nevar izdarīt neviens, ja nav šis redzējums. Ja tu esi pie parastā apziņas stāvu, kāds ir reliģiskā vidē, tu vari, izstiepdamies lūk. Tu skaties uz viņu, nekas nemainās. Kā guļ, tā gulē, ja? Tāpēc, ja bieži gadījumi, kad kāds mācītāji pilnīgi raujāli un ievalīda ratiņiem, bet pēc tam iet, un pēc tam šis cilvēks bija jāliek atpakaļ ratiņiem. Nevar izraut ārā un pavēlēt viņam staigāt, ja tu neredz to, ja tu neredz, vai Dievu grib šajā cilvēku, šajā brīdī arī fokusēt, ka tas notiks par liecību citiem. Un te ir vajadzīgs tas apziņas un sirds stāvoklis tāds, pie kura tas var notikt. Un tas nenotiek vairs ar grūtībām, ar nopūtām, ar stenēšanu, bet kā viņš šo augšām cēl mirušo vācaru. Viņš vienkārši, viņš teica, tēvs, es tev pateicos, ka tu esi to jau izdarījis. Un tad viņš saka, nāc ārā. Un viņš nāk ārā. Šādā veidā mēs mācoties, ieejam iekšā tā kunga dziļumā, aiz priekškariem, savu ko ir nobloķēt reliģiskā vīda, vai būtu tā judaiska reliģiska, vai kristīga reliģiska, bet viņi nobloķēt. Viņu zināšanas bloķē. Nerunāsim par grēkiem, ka tas bloķē, viņš vispār nebūtu tālāk. Netiek kā līdz kapa beļģiem var aiziet. Bet mēs neejam kapā, mēs neejam nāvē, mēs ejam dzīvībā. Un mēs jau šodien esam dzīvībā iekšā. Ja mēs neesam šodien iekšā šeit dzīvības traumē, kas ar Ješua Mesiju plūst uz tiem, kuri to grib satvērt un saņemt, ja mēs neesam iekšā, tad tā ir tukša reliģiska darbība. Pāvils nosauc par falšiem dievkalpojumiem. Ja? Un no tādiem izvairīties. Tad jūs svētī. Amen.